Tas ir kaula testēšanas stends. Šitien tiek padots saspiestais gaiss. Tas slēdzis, kas atslēdz spiedienu vai ieslēdz no saspiesta gaisa stāvota. Šitais ir kondensāta saņēmējs, kad ir līmenis kondensātam, to jādabūj ārā ar pogu, kas ir uz agregāta. Šitais ir spiediena regulētājs. Viņš uzrāda spiedienu megapaskaļos. Saspiestais gaiss ar regulētu spiedienu tiek glabāts bundulī. Šis ir operatora panelis, kuram var izvēlēties saglabātu recepti, lai to izvēlēties jāspēj atvert, tad var to rediģēt. Tas ir sitienu skaits, var būt līdz 35 tūkstošiem. Līdz 40 tūkstošiem. Sitiena spēks atkarība no cilindra. Ir divi cilindri, 16 mm un 40 mm. Tiek rakstīts spēks ņūtonos. Ja ir nepieciešams ierobežojums, cik dziļi cilindrs var iedziļināties materiālā, piemēram, gadījumā, ja tas paraugs tiek salauzts, var ierakstīt milimetros, cik tālu iznāk cilindram štoks. Un ir iespējams izvēlēties cilindru. Viens ir lielais 40 mm cilindrs, un divi ir mazais 16 mm cilindrs. Lai ar šitiem iestatījumiem vai, piemēram, kādas citas receptes uzsākt ciklu, jāspiež cikla starts. Pie cikla starta cilindra štoks iznāk ārā, un kad sasniedz pieprasīto spēku, tas aiziet sākuma stāvoklī un turpina darīt tik daudz ciklus, cik ir ierakstīts programmā. Kamēr cikls strādā, tiek attēlota kāda recepte, cik ir sitienu no cik iestatītiem, kā arī grafiski tiek attēlots spēks un cilindra pozīcija analīzei. Automātisku ciklu var nopauzēt vai izbeigt. Pie cikla uzsākšanas un cikla izbeigšanas tiek sastādīts CSV fails PLC atmiņā, kas ir pieejams cauri web interfeisu, kas ir pieejams vai caur attālinātu piekļuvi, vai cauri. Šis ir stenda web interfejs. Pieslēdzoties pie Wi-Fi testa stends un ienākot mājaslapā ar adresi 10.5
1.50.30 var tikt ot tādā web interfeisā kontrolierim, kas kontrolē šito stendu. Klikšķinot Enter, var tikt iekšā viņa web interfeisā. Tālāk mēs ienācam data logs, un te ir pieejami data logi par visiem izmekliem, kas ir saglabāti atmiņā. Katram failam ir nosaukums, tas ir diena, mēnesis, stunda, minūte. Pēc izmeklēšanas saglabāšanas ar disketi saglabāt ir obligāti izdzēst failu, tā kā kontroleram atmiņa ir ierobežota, lai pietiktu pilnām izmeklējumam, vajag atbrīvot atmiņu no iepriekšējiem datalogiem, kas ir atmiņā. Faili ir CSV formātā, kas ir atverams ar Microsoft Excel.